iesākt ar dusmām. Un ja mēs apskatīsimies kā tādu ļoti, pa sastāvdaļām, ja, ka dusmas ir dabīga emocija, kas ir tāda pati kā prieks, skumjas, viņai ir vieta būt mūsu dzīvē. Kur rodās dusmas? Tātad dusmas ir, kad kaut kādā mirklī cilvēka iekšēji viņš sajūtās bezspēcīgs kaut kādā situācijā, kas ir noticis, un tā rezultātā viņam ir radušās dusmas. Tātad tā ir lieta, dusmas kā tādai ir, viņas ir normāla cilvēciska būtība, kurai ir jāļauj vaļu tad, kad viņām ir, bet ir viņas jāsāk kontrolēt un skatīties, analizēt. Ja? Tāpēc cīnīties pret dusmām ir ļoti neproduktīvi, ja mēs cīnamies pret dusmām, bet neskatāmies cēloni, ar ko tas ir saistīts. Kas tad ir noticis pirms tam, kad man ir atnākusi šī dusma? Un tātad cilvēkam pirms tam, kad jau ir, ja mēs pavērtēsim, padomāsim, kas izraisa dusmas. Dusmas var izraisīt netaisnība, pazemošana, nodevība, kauns, ka viņš izjūt kaunu, viņš nezina, kā rīkoties, viņam atnāk dusma, aizvainojums. Citu cilvēku, līdzcilvēku vienaldzība pret kaut kādu lietu, kas ir notikusi ar šo cilvēku, un viņam rodās dusmas. Dusmas, kad, piemēram, mazi cilvēciņi runā, viņus nedzird, viņus neuzskata, ka tavs viedoklis ir ar kaut ko nozīmīgs, un cilvēkam ir dusmas, tā ir reakcija, tāpat kā reakcija ir prieks, sajūsma, tieši tāda pati reakcija ir dusmas. Viņa ir savādāk, protams, pēc frekvencēm un pēc cilvēciskā ķēmeniskām sajūtām. Ja no prieka mēs smaidām, mēs esam priecīgi, tad dusmas mums tā kā mūs ievelk dziļāk, liek aizsargāties, liek vai dusmu un vispār to dusmu atstāt iekšā, vai otrs veids atkarībā no cilvēka rakstura, kā dusmas iet kā vulkāns ārā uz pilnīgi visiem un jau skārt citus cilvēkus, apvainojot arī pat nepatiesi, kur cilvēks izliek, jo viņš ir gadījies, sanāk par rokai, par tām dusmām. Un šeit, kā tad ar viņām var tikt galā un ko ar to iesākt, ja? Un, ja mēs paskatīsimies bišķi vēsturē, tad par dusmām šī ir jau, tāda 70. gadu paudze, un līdz tam šī paudzes, kas ir, viņa īstenībā vārds dusmas bija tāds kā nopēlums. Ko tu dusmojies, tu nedrīksti dusmoties, un dusmoties ir slikti. Un sanāk, ka šīs paudzes, kas ir, 70. man liekas, 80. gads, un pirms tam 50. 60. ja 40. ja ņemām, dusmas netika izskatīts vispār. Un ja tu dusmojies, tad tevi kaunināja par to, ko tu dusmojies, ko tu te ņemies, kas tu tāds esi, ja jūs paši atcerēsieties sevi. Un tad nāk jaunāka jau paudze, tie ir 8. gadu beigas, 90. gadi, es ne jau runāju par šo jau, kas ir pēc 2000. gada, kur ļoti daudzi jau ir mainījies būtība par emocijām, tiek runāts, tiek stāstīts, tiek izskatīts mazāk vai lielākā mērā, tas jau par to tiek runāts. Bet ja ņemam tos laikus atpakaļ, arī manu bērnību, kad tika teikts nedusmojies, ko dusmojies, vispār, ja, un mēs dziļāk negājām. Ja mēs ņemam kaut kādus vēl tur, es nezinu, tur 1800. gadus, ja, tad, man ir grūti pateikt, kāds emocionāls un cik daudz, noteikti tas bija atkarīgs arī no kaut kādas inteliģences, no izglītības, kad par dusmām runāja, kad viņas analizēja ģimenēs, bet droši vien jūs varat paši dalīties, cik jums runāja par emocijām un par to izklāstu, ko tev vispār, kas tev ir. Man ģimenē par to ļoti maz runāja, un es atceros tikai, ka mani kaunināja tāpēc, ka es esmu dusmīga,
un es nezināju, ko to iesākt, un, kaut kā pati, laikam, pārvarēju ļoti daudz vieglāk. Tāds traumas man nav no tā, bet zinu cilvēkus, kuriem ir traumas, un arī viennozīmīgi arī es savā dzīvē, jo esmu pieļāvusi daudz tādas arī lietas, ko es par nezināju, ka tā var būt īstenībā, ja, jo nav tāda faila. Un šeit es tā kā iedalītu šīs dusmas, ja, tādās, lai jums ir vieglāk bišķiņ viņas, kā sadalīt laikam. Kā tad tā ir dusmas, kas ir manas dzīves laikā izdzīvotas, piedzīvotas šīs emocijas. Tas ir tā kā viens trauciņš, kur es zinu, kur esmu es un kuri notikumi, kas ar to ir saistīti. Jā, tātad mēs varam sadalīt tādā, lai kad jūs vērtēsiet un pāanalizēsiet, jums būs daudz vieglāk jau izprast, kurā tātad kategorijā attiecās šīs manas dusmas, uz ko viņas ir un ko varbūt es arī jaucu kaut kādā ziņā, kas īstenībā es varu paskatīties uz to daudz savādāk. Tātad pirmā kategorija, ko es iedalīšu, tās ir manas dusmas, ar ko es esmu saskāries, aiz kuriem ir notikumi, ir konkrēti cilvēki, kas ir to izraisījis, ko es atceros. Ja? Otra kategorija, un šeit skatāties, ir dusmas, kas ir pārmantotas no dzimtas. Jo mēs zinām, ka dzimtas atmiņa ir ļoti spēcīga, un šo emociju mēs arī varam, mēs saņemam caur mācpienu, lielā būtībā. Tas ir tāds termiņš, ja, par DNS nonāk, un šīm dusmām nav sakars ar jums kā personību, bet ir sakars ar dzimtu. Un šeit ir apslēpētās dusmas, kas ir bijuši dzimtā, gan cilvēcīgi, gan lieli notikumi, gan tādas lielas, kur cilvēks nav spējis vispār, viņš nevar ietekmēt kaut kādas ļoti lielas lietas, un šīs dusmas dzimtā ir krājušās. Un tad jums ir, kā tās nāk, varbūt tās var saprast, kā tas ir, kad jūs uzprākstiet ne par ko, ja jūs tā padomājat, tas nav vispār ar manis saistīts, bet mani tas tracina, es uzvelkos, es vispār tuliņ, kā lai saka, par uz dzīvību un nāvi un iešu aizstāvēšu kaut vai man iekšēji. Nav liktīgi skaidrs, kāpēc es tik ļoti kādu pusi aizstāvu. Tas arī attiecās uz tādām lielām globālām lietām. Kāpēc es metos kaut ko ļoti aizstāvēt ar pilnīgi asinīm uz lūpām, ja es tā padomāju, apstājos un sāku analizēt. Piemēram, tāds ļoti, ļoti labs piemērs ir, kad ir cilvēki, liela daļa, kam ir ļoti lielas dusmas uz konkrētu tautību. Ja, un viņi zākā, viņi ņemās. Un tad, kad tu prasi tam cilvēkam, kas tev ir tieši pret šo cilvēku? Nē, pret cilvēku man nav nekas. Tad kas ir tas pret tautību? Jā, pret nevaru ciest. Tā tu šķetini tālāk. Piemēram, kas bija bērnībā, kas tur notikās? Tu mācījies skolās, jā? Mēs ņemam līdz 80. gadu beigām vēl bija divvalodīgās skolas. Vai tev bija pretenzijas pret šiem cilvēkiem? Nē, nebija. Kāpēc viņas šobrīd ir tik ļoti lielas, ka tu esi gatavs darīt trakas lietas īstenībā? Kāpēc? Kur tas ir radies? Un šī ir ļoti liela atšķirība, ja? Ka tas nav manis piedzīvots, pat nav, tā kā es to nevaru pat pateikt, no kurienes tas ir radies. Bet tad, kad es dzirdu, es redzu, es eju pa gaisu, es tur bauroju un bļauju un eju cīnīties par taisnību. Un to ļoti viegli, un to vajag ļoti saprast šīs lietas un sākt, tomēr sadalīt, ja? Un tad vērtēt, no kurienes tad man nāk šīs dusmas, piemēram, ja? Vai arī dusmas ir ļoti daudziem vīriešiem, esmu no praksēm
īstenībā ļoti liels naids pret sievietē. Un viņi dara visu, lai sievieti iznīdētu, lai sievieti pazemotu. Un tad, kad tu viņam prasi, kāpēc? Un kāpēc tev tāds naids un dusmas? Viņš nevar atbildēt. Viņš saka, es nezinu, bet es ienīstu sievietes. Un tad, protams, šeit var teikt, tur pirmā mīlestība, mātes nemīlestība, ja, to visu var šķetināt. Un tas būs, katrs jau mēs esam izdzīvojuši to pirmo mīlestību, un es domāju, ka ļoti rētiem viņa beidzās ar laulību un dzīvi līdz tā kā, visu. Ļoti bieži tomēr arī bija šī pirmā mīlestība, viņa bija ar tādu, kā lai saka, ar nepalikšanu kopā, ar nekāzām un citām lietām. Un mēs esam pārvarējuši, un tāpēc mēs neienīstam otru pusi par to, kas tika pieredzēts. Un tad te arī parādās, ja, kad kas tad man ir, un tas nav luži saistīts ar manis piedzīvoto. Tas ir sanāk, tās dusmas ir vovņē, ārpasaules ienāk manī. Un tad, ja mēs sākam aizdomāties tā, tad mums ir sanāk daudz vieglāk izprast, jā, un sākt analizēt, kas tas tāds vispār ir, jo dusmas arī, tas ir, kā es teicu, ja, tā ir emocija, un ir kaut kā cēlonis bijis pirms tam, un citreiz ir tā, ka cilvēks visu cieņu psihologiem, kočiem, visam pārējām, viņš iet, jā, viņš dabūna vienu slāni, otru, trešo, tur atstrādā to, bet kā lai saka, tā dusma ir manī, un es jūtu, ka viņai 10 atslēgām viņa ir, un tad šeit ir tas, ka tas kā tev, kā personībai, tas nav, tas ir no ārpuses, ja? Piemēram, no dzimtes. Un tad jūs varat skatīties un jau izvērtēt, ko jūs atceraties no saviem vecākiem, ja? Jautāt, kas ir bijis ļoti naidīgs, kas ir bijis dusmīgs, kam ir bijušas šīs īpašības, un tad skatīties un prasīt, kas noticis dzimtā, kur šī nodevība, kurienes tas nāk, ja, tas naids pret tautību, tās dusmas pret to, kur tam ir sakne, un tad jau skatīties no tā. Tātad otra grupa, mēs teiksim, tā ir dusmas, kas ir pārņemtas no dzimtes, kā turpinājums kaut kām. Trešā grupa, ko vēl var sadalīt ar vārdu dusmas, tās ir iepriekšējās dzīves. Jo ir lietas, kad mēs piedzimstam, ne visas durvis aizvarās, un tas, kas ir bijis pirms tam, mums šī dzīvē neizlien ārā. Un ir, kad viņas izlien ārā, kā saka, par tādu šķirbiņu, un šīs dusmas parādās. Un viņām pat nav, kā lai saka, viņām nav sakne dzimtā. Ja, jo kāds piemērs būtu, piemēram, tas būs tāds vienkārši piemērs. Es braucu uz Turciju, kur neesmu nekad bijis, piemēram, un ieraugot turku vīriešus, es gribu viņus visus noslapkot, piemēram. Tāda ļoti negācija. Un man nav izskaidrojums, ar ko tas ir. Vai atkal es aizbraucu kaut kādu citu vietu, man ir nenormāla dusma, man ir tur krata, man nekas nepatīk, un es nevaru izskaidrot, ar ko tas ir. Un te ir tas, kad šeit sakne jau būs citā laika līnijā un citā telpā. Ja, kas ir ar mūsu piedzimšanu par durvis spraudziņu iesprukusi mūsu šeit šinī dzīvē. Un tāpēc ir ļoti labi, kad tāpēc ir šī apzinātība, ko es saku, jo ja tu apstājies un saproti, kad tu esi piekusis dusmoties īstenībā, un tu gribi mainīt kaut ko savā dzīvē, tu apstājies, tu ņem lapu un sāc šķirot savas dusmas, vispār sāc analizēt viņas, nevis tikai demonstrēt uz citiem cilvēkiem to savu dusmu. Tātad es iedalīju 3 dusmas. Jā, un 4. dusmas, tās ir tādas, ko varētu teikt, jūs viņas damoniet kā vīriešu,
vīrusu soc telpā. Jūs iziet no mājas, viss kārtībā, jums nav dusmu, viss super skaisti. Pēkšņi jūs nokļūstiet kaut kādā vidē, kurā jūs esiet pabijis, kurā jūs esiet kaut ko redzējis, emocijas guvis, un jūs iziet no šīs vidas, jums ir nenormāls dusmas. Un atnācu priecīgs, izēju naida pilns. Tas var būt noklausīties ziņas, palasīt presi, pakomunicēt ar kādiem cilvēkiem, ja, kur jūs citu dusmas paņemsiet kā savas. Jums vienkārši viņas pielips, jo varbūt tanī mirklī jūs nebijāt savā centriskumā, jūs nebijāt savā veselumā, jūs bijāt piekusis, bišķi pa kaut ko saraizējies, kā tad jūsu enerģijas līmenis nokritās, jūsu acu skats kļuva bālāks, nepriecīgāks, un jūs paņēmāt šīs dusmas, kas nav manas, kā savas. Un ja jūs neesat apzinātībā, laika gaitā viņas var kļūt kā jūsu, jo jūs nenoteiksiet to mirkli, kad jūs viņas esiet paņēmuši. Ja, ka tas nav jūsu. Tas ir arī cilvēks nokļūst, piemēram, ļoti tādā, visnotaļ labā nomā, garstāvoklī, notiek, aizbrauc kaut kur ciemos, un tur satiekās cilvēki, kas ir savā starpā ļoti naidīgi. Un kaut kādā situācijā cilvēks pieņem kaut kādu pusi. Ja, kaut kādu pusi ieņemt, kur pareizi un kuru nepareizi parunā, padiskutē, un izejot ārā, viņam paceļās tāda nenormāla, tā kā vilnis ar dusmām pret kaut kādu konkrētiem cilvēkiem vai uzskatiem. Un tad sanāk, ka tu esi zaudējis savu centriskumu un pieņēmis citu kā savu un dabūjis šīs dusmas. Tāpēc ir ļoti svarīga šī apzinātība, šeit un tagad, ka tu vēro sevi un uzņemies atbildību par jebko, ko tu domā vai ko tu runā.